Skutelis ir studijā. Ikdienas cilvēki sev nodarbina ar dažādiem jautājumiem, uz kuriem nav atbilžu. Vai eksistē dzīvība kosmosā, piemēram? Kur palika dinozauri? Kāpēc jebkurš video, kam pieliek klāt Benny Hilla mūziku, izklausās smieklīgs? Pat šis. Pārsmējāties. Bet man jums ir viena laba ziņa. Šos lielos globālos jautājumus mēs nerisināsim, jo mums pašiem pietiek ar savām tādām lokālajām mīklām, kuras jau gadiem ilgi kā nespējam atrisināt. Visus apskatīt mēs, protams, ka nepaspēsim, bet tādu neatbildēto jautājumu top 4 gan mēs uztaisīsim. Necelāsim lietas, kuras ir tik aizvēsturiskas, ka pat mana vectēva vectēvs vairs nespētu tur viest nekādu skaidrību. Starp citu, personīgi gan nepazinu, bet runā, ka esot bijis ļoti jauks cilvēks un arī izskatīgs. Jā, kā jūs redzat arī bildē. Bet jautājums, ko mēs risināsim un varam apskatīt šodien, kas izņēma miljardu no Pareks. Visi atceramies, ka krīzes laikā valsts izglāba Pareks. Tāpēc man doma, ka mēs izdarījām smagu, bet pareizi. Es savus domas diezgan mainīšu. Vienalga arī, cik jūs man sistu nost un lādēt. Jā, cik mēs varētu. Stāsts klasisks. Tātad banka izsniedz aizdevumus uz ilgiem termiņiem, bet pati aizņemas uz īsiem. Sākoties finanšu problēmām, teorētiski naudas ir daudz, bet realitātē nav. Vienīgais glābiņš, protams, ir valsts. Latvijas nodokļu maksātājiem Pareks glābšanai bija jāatvēlē aptuveni miljards latu. Zīmīga sakritība. Pēc valsts kontrolas aprēķiniem tādu pat summu klienti izrāva no Pareks, kuru tajā brīdī valsts glāba. Katrs kāms šokā, es gribētu teikt, šī brīdī ir. Glābšana bija jāatzīst caurdabīga. Valsts vispirms pārņēma bankas kontrolu paketi un pumpēja tajā iekšā simtiem miljonu, bet pie šprices atstāja vecos īpašniekus Karginu un Krasovicki. Turklāt valdība vairākas nedēļas nekādi neierobežoja naudas izņemšanu no bankas. Tātad valsts lēja naudu mucā, no kuras tā visu laiku tecēja ārā. Tas ir tikpat bezjēdzīgi kā... Kaut gan nebija nekāds noslēpums, ka lielākā daļa, jeb precīzāk 60% Pareks noguldītāju nav pensionāri, kas steidz izglābt zārka naudu, bet gan ārzemnieki. Tajā skaitā ietekmīgi čiekuri no bijušajām PSRS republikām. Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. Точно. Piemēram, Uzbekistānas prezidenta Karimova meita Guļnara personiski ieradās atprasīt savus miljonus, starp kuriem ir arī starptautiskā izmeklēšanā atklāti milzīgi kukuļi. Sausais atlikums, neviens dusmīgs Vidusāzijas bandīts nenovāca Karginu un Krasovicki. Viņi turpināja saņemt simtiem tūkstošu mēnesī no saviem noguldījumiem pašu izputinātajā bankā. Turklāt vēl iepina valsti tiesvedībās par to, ka banka esot atņemta nelikumīgi. Skaidrs, ka simtiem miljonu no Pareks glābšanā iztērētā piķa nekad netiks atgūti. Kas tieši un cik miljonus izņēma no Pareks, līdz banka beidzot tika aiztaisīta, tas lūk ir miljardu vērts jautājums. Un šī brīdī mēs gribētu piezvanīt vienam no bijušajiem Pareks vadītājiem. Es ļoti ceru, ka mums savienos ar Kargina kungu. Jā. Kargina kungs. Jā. Jā, šeit jums zvana Skutelis Jānis no Skutelis ir studijā. Zvanas Kargina kungs? Telefons ir izslēgts vai nav zvana vispār.